Sveiki visi, un it īpaši pretvalstiskie parazīti un Kremļa aģenti no Normunda Mežmieta vadītā valsts drošības dienesta. Man jums ir labas ziņas. Šis te, ko jūs redzat, ir modernajā latviešu valodā izsakoties Lato-lapsas jaunais publiskais outfits. Respektīvi, ietērps, kurā Lato-lapsa gatavojas pārskatāmā nākotnē izmantot visās savās publiskās uzstāšanās reizēs. Ja jums pretvalstiskie parazīti un slēptie Kremļa aģenti no valsts drošības dienesta, jūsu Kremļa saimnieki vēl nav atsaukuši savu pavēli par visām varēm mēģināt cīnīties ar vairodziņa attēlu Latvijas valsts karoga krāsās un uzrakstu Latvija, jūs zināt, kur mani meklēt un kur mani atrast. Tā būs interesanta tikšanās, it īpaši interesanta Latvijas sabiedrībai. Un nu pie lietas. Pirms nedēļas es sāku stāstīt par konkrētiem Mentu Zaņķa personāžiem. Tā Mentu Zaņķa, par kuru ir runa šajā te, jau vairākas nedēļas Latvijas vispieprasītākajā grāmatā. Tā Mentu Zaņķa, kuru uztur ģenerālprokurors Juris Stukāns, policijas priekšnieki Armands Ruks, Andrejs Grišins, Pēteris Bauska, Romāns Jašins un citi sīkāki, slēptāki gariņi. Tā Mentu Zaņķa, kurš janvāra beigās ar kratīšanu, aizturēšanu, roku dzelžu, masku šovu palīdzību mēģināja man iebiedēt un apklusināt un citu starpā panākt, lai klajā nenāktu vai vismaz nenāktu tagad šī te grāmata un viss, kas ar to saistīts. Pirmajā video ierakstā es jums stāstīju par vienu mazāku zivtiņu. Izmeklētāju Aļinu Goldbergu, iepriekš Kačānovu, kura acīm redzot uz finansiālā āķa pamazām ir uzmaukta, ja pati uzmaukusies tik dziļi un pamatīgi, ka bija gatava bez ierunām pildīt viņai izteiktos noziedzīgos rīkojumus un noziedzīgās pavēles. Attiecībā uz to, kas inkriminējams Lato-lapsam un kas ar viņu darāms, lai kaut kādā veidā piespiestu viņu apklust. Šodien pievērsīsimies vienai citai zivtiņai, tā sacīt barības ķēdē viena pakāpiena augstāk. Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurorei Santai Bergai. Uzticamai Jura Stukāna izveidotās sistēmas dalībniecei un labuma guvējai. Nav nekādu šaubu, ka tieši ar Santas Bergas svētību Aļina Kačānova, tagad Goldberga, varēja doties pie koruptās Rīgas tiesas tiesneses Dinas Valdmanes un pieprasīt kratīšanas orderus, lai mēģinātu atrast Lato-lapsas mājvietā, mašīnā vai vēl kaut kur visu to, kas bija pasūtīts atrast. Par to, ka arī šī te Santa Berga vistiešākajā veidā ir šī te Mentu Zaņķa sastāvdaļa un noziedzīgo pavēļu pildītāja, manuprāt, absolūti skaidri liecina kaut vai viens konkrēts fakts. Lai dabūtu kratīšanas orderi no minētās koruptās tiesneses Dinas Valdmanes, Lato-lapsam tika inkriminēts naudas atmazgāšanas pants. Ja bija skaidrs, ka ar kaut kādām neslavas celšanām un grāmatām, pat lai cik korupta būtu tiesnese, viņa neriskēs iedot kratīšanas orderi. Naudas atmazgāšana
cita lieta. Un tad vienkārši viena izmeklētāja doto noziedzīgo pavēli īstenoja, prokurora Santa Berga atbalstīja, tiesnese Dina Valdmane akceptēja. Notika kratīšanas, pantu vairs nevajadzēja, un jau aiznākamajā dienā naudas atmazgāšanas pants pazuda. Tā vienkārši bija un izbija. Bija Lato Lapsa naudas atmazgātājs, un pēkšņi vairs nebija. Jo bija jau notikusi kratīšana un nevajadzēja piesakties ar kaut ko safabricētu un izdomātu. Tā strādā Juris Tukāna prokuratūra, tā strādā nelustrētā Latvijas tiesu sistēma, tā strādā Ruku Grišinu un Bausku Mentu Zaņķis, tas ir normāli. Bet palūkosimies tagad uz vienu vienīgu sīkumu pašas prokuroris Santas Bergas finansēs. Un tātad 2022. gadā Santa Berga ir deklarējusi diezgan mikroskopiskus viņas 50 un cik tur tūkstošu eiro gada algai, parāda saistības 5370 eiro, drusku vairāk kā viņas viena mēneša alga. Bet paiet gads, un deklarācijā par 2023. gadu Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori Santa Berga jau deklarē 132 973 eiro lielas parāda saistības, kuras, tavu brīnumu, ir radušās, ja ticēt amatpersonas deklarācijai, no nekā. Respektīvi, parasti ir tā. Notiek darījums, aizņemšanās vai kaut kas cits, rodās parāda saistības. Jādeklarē ir gan parāda saistības, gan veiktais darījums. Prokurore Santa Berga nekādu darījumu deklarējusi vienkārši nav. Viņas ieskatā tā nav valsts darīšana, valsts ieņēmuma dienesta, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darīšana. Kādu darījumu viņa ir slēgusi? Cik tīrs vai netīrs, ar ko ir slēgts darījums, kura rezultātā viņa kaut kam, nezin kam, ir parādā gandrīz 133 000 eiro. Viņas deklarācijā nav nākuši klāt nekādi īpašumi, kur šī naudas summa varētu būt izlietota. Kā man skaidro gudri juristi, tad pat tādā gadījumā, ja nekustamo īpašumu Bergu ģimene būtu pirkusi uz vīra vārdu, tad būtu bijis jānoslēg tam naudas dāvinājuma līgumam. Jau atkal jādeklarē darījums, bet prokurore Santa Berga to nav izdarījusi. Izņēmums, kā man skaidro juristi, varētu būt kopsaistības nodibināšana ar vīru, bet arī tad nekustamam īpašumam ir jābūt laulāto kopmantai, jeb valdījumā. Nekādu valdījumā esošu nekustamo īpašumu prokurore Santa Berga nav uzrādījusi. Ja mēs dzīvotu tiesiskā valstī, tad man šo te video pat nevajadzētu ierakstīt, jo valsts ieņēmuma dienests un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas paši kontrolētu šādu te Mentu Zaņķa pārstāvju deklarācijas. Un uz šo brīdi Santa Berga jau pati būtu tikusi gan pie krimināla procesa, gan iespējams pie kādas kratīšanas, lai tiktu izņemti dokumenti un noskaidrotus. Kāds un ar ko ir slēgts šis te viņas slēptais darījums par 130, gandrīz 3000 eiro. Taču mēs dzīvojam Mentu Zaņķa valstī pagaidām. Tāpēc lasiet grāmatiņu, kamēr vēl nav jauna krimināla procesa, turpinājums par nākamajām Santām Bergām sekos. Visu labu!